Jau vairākus gadus Robežu novada pašvaldība kopā ar Sebbanku un vairākām citām Pierīgas pašvaldībām piedāvā jaunajiem uzņēmējiem iespēju piedalīties grantu konkursā un iegūt atbalstu līdz pat 10 000 finansējumu savu ideju un mērķu realizēšanai biznesā. Un šodien mēs esam ciemos pie pagājušā gada viena no grantu ieguvējām Garkalnes mājas vīni, ja tautā zinām kā Pūces vīni. Tādēļ es lūdzu dalīties savā pieredzē, Dainas kundze, par to, cik tas bija viegli, kāds bija šis ieguvums un ko tas jums deva. Pieredzi tas deva milzīgu, bet es gribēju tā mazliet pastāstīt par to ierosmi, kāpēc mēs nolēmām startēt šajā grantu programmā, jo Pūces vīni sadarbojās jau pasen ar Stradniņu universitātes bioķīmijas laboratoriju. Un radās ideja, ka varbūt varētu mēģināt tapināt bezalkoholisko vīnu. Un šī granta programma pavēra iespēju iegādāties bezalkoholiskā vīna ražošanai atsevišķas iekārtas, kuras vēl tā kā būtu bijušas nepieciešamas tieši šim bezalkoholiskā vīna ražošanas tehnoloģiskajam procesam, kurš pašlaik ir izstrādes stadijā un tuvojas jau finišam. Tika iegādāta saldētava, kas būs tajā procesā tehnoloģiskā nepieciešama. Tad, lai nodrošinātu klimatu vēlamo vīna raudzēšanai, ir iegādāta kondicionieris. Un, lai vīnu kvalitatīvi prezentētu interesantiem, tika iegādāts arī vīna leduskapis. Projekts vispār man kā seniorei nenācās ļoti viegli. Man bija mazliet trauksmaina tā tiešsaistes prezentācija, bet kaut kā galā tiku, viss noritēja galā veiksmīgi. Rekomendēju arī citiem uzņēmējiem, vai arī kuri vēl nav uzņēmēji, piedalīties šādā projektu konkursā. Tad es arī pievienojos Dainas kundzei un aicinu gan topošos uzņēmējus, gan esošos uzņēmumus izmantot šo iespēju un pieteikties šim atbalstam un saņemt iespēju granta līdz pat 10 000 eiro savas idejas realizācijā.